No malas varētu šķist, ka pavisam parasts negaiss, taču negluži. Jaunegaisa struktūra lika aizdomāties, ka kaut kas īsti nav kārtībā un apskatot radara datus, var teikt gūt nelielu apstiprinājumu. Šī iespējams bija superšūna, jeb dišūna. Radarā varat redzēt izteiktu āķi, ko angliski sauc par hook echo, un tā ir indikācija uz to, ka mākonī ir spēcīga rotācija un nokrišņi tiek vērpti ap vienu centru, ap šo rotācijas centru, un šeit mēs varam vēlreiz redzēt, ka šis negaiss mākonis atkal kā uz pasūtījumu tieši virsū Jelgavai un šo izteiksmīgo hook echo. Analizējot arī satelīta datus, bija interesanti redzēt, kā gubumākonis izveidojas diezgan eksplozīvi ar izteiktu coldring, jeb augstāk redzenas struktūru, un tas uz īsu brīdi slīdēja uz dienvidiem, teiksim tā, perpendikulāri vēja plūsmai un pārējo negaisu plūsmai, kas lika domāt, ka tas varēja būt tā sauktais left mover. Latviski tam terminoloģija nav, bet vienkārši tā ir negaisa un it īpaši superšūnas, jeb dišūnas negaisa šūna, kas ir nošķelsies no kopējās negaisa plūsmas un kustās vai nu pa labi no kopējās vēja plūsmas, vai nu pa kreisi, un šajā gadījumā tas bija pa kreisi. Un šeit vēlreiz varat redzēt arī šo augstā gaisa izplūdi no negaisa, un tad arī zibens izlādes. Arī šajā kartē varam redzēt diezgan labu norādu uz to, ka tieši Jelgava bija, teiksim tā, centrā, varbūt nedaudz uz pilsētas dienvidu pusi, un šeit detalizētāk zibens izlādes. Kopā vairāk nekā 170 zibens izlādes pilsētā un pilsētas apkārtnē, kas ir ļoti labs rādītājs priekš viena negaisa, un tieši pirms negaisa mākonim sāka parādīties šī raksturīgā struktūra, īslaicīgi palielinājās zibens spērienu intensitāte, kas arī ir vēl viens indikators to, ka mākonim varēja būt rotējoša augšu plūsma, bet jebkurā gadījumā vai tas bija, vai arī nebija superšūnas negaiss, tas vienalga izskatījās skaisti, aizdomas par to bija, un 4. negaiss kontā. Jauku jums vakaru un tiekamies nākamajā video.